Ceturtdienas vakarā Arēnā Rīga viesojās Rietuma konferences vicelīderi Maskavas CSKA. Stabilais sniegums aizvadītajās spēlēs lika noprast, ka arī šodien Rīgas Dinamo nekāda pastaiga laukumā nebūs. Pirmajā trešdaļā abas komandas apmainījās ar vairākiem bīstamiem vārtu gūšanas momentiem, taču vārtsargi abās komandās šodien darbojās lieliski 0-0 pēc spēles pirmās trešdaļas. Arī otrajā spēles trešdaļā nevienam no komandas spēlētājiem neizdevās atklāt spēles rezultātu, un arī ejot otrajā pārtraukumā rezultāts uz tablo vēstīja 0-0. Vairāki asumi otrajā trešdaļā, bet tas piederās pie hokeja, un, protams, ka skatītājiem šādi te asumi spēles laikā patīk. Trešās trešdaļas vidū nesaprašanās aizsardzībā, un pretinieks iziet pret Jāni Kalniņu 2-1. Teicama piespēle no komandas biedra Kirillam Petrovam, un viņš atrod brīvo stūri Jāņa Kalniņa sargātajos vārtos. Rīdzinieki nemeta plinti krūmos un centās atspēlēt atlikušajās trešdaļas minūtēs ar vairākiem bīstamiem uzbrukumiem. Diemžēl tas neizdevās. Beigās pretinieki nopelnīja skaitlisko mazākumu, un rīdzinieki, nomainot Jāņa Kalniņu pret 6. laukuma spēlētāju, spēlēja lielajā skaitliskajā vairākumā. Diemžēl Ripa atrada vietu Rīgas Dinamo vārtos, un spēles gala rezultāts 0-2. Tiešām ļoti skatāma, ļoti aizraujoša spēle, bet zaudējums ar rezultātu 0-2 Rietuma konferences vicelīderiem. Neko darīt, ir komandas, kuras nevēlas dalīties iespaidos par aizvadīto maču, un, diemžēl, nedabojām nevienu spēlētāju, kurš dalītos ar iespaidiem par aizvadīto spēli. Tomēr Rīgas Dinamo ģērbtuvē par spēli komentāru lūdzām sniegt Gunaram Skvorcevam. Ļoti disciplinēti skatām, ātru spēli, tomēr rezultāts 0-2. Tavuprāt, kas varbūt līdz pašām galam pietrūka vai nepietika? Pietrūka, protams, goli. Neizmantojām savas izdevības, vairākumu nerealizējām, bet vispār visā visumā labi, man liekas, nocīnījāmies. Vai bija kāda īpaša tā noskaņošanās pret Rietuma konferences vicelīderiem? Īpašu, man liekas, nemaz nevajag, jo visi zina, kas ir CSKA, kā viņi spēlē, aktīvi, agresīvi. Tā kā beigu noskaņojumu nevajag tur ne no viena saņemt, paši zina. Kas? Trešajā trešdaļā viņiem pietika ar vieniem gūtiem vārtiem, un tad vai varēja just, ka viņi no aizsardzības vairāk spēlēja, jo bija grūtāk ieiet jau zonā un izdarīt šos metienus pa vārtiem? Nebija tā, ka viņi no aizsardzības spēlēja. Tā padās palikt. Mēs tikām iekšā, neko. Nevarējām nostiprināties tajā zonā. Vairāk vai palīdzēt vienam otram. Vajag atbalstīt vairāk tajā zonā. Visas spēles laikā tā CSKA spēle kaut kā pārsteidz, nepārsteidz, ka kā līdzīgs ar līdzīgiem viņiem cīnījāmies. Mēs likām visu to pašu pa lielam, pretī, ko viņi spēlē. Ātri tiek rips un met bortu ārā, pieliek un otrs skrien palīdzēt. Nākamie rindas kārtībā jau līderi nāks bet viņi nāk uz Rīgu ar 4 zaudējumu bagāžu somā, vai tas par kaut ko liecina, kāda noskaņošanās uz viņiem mūs sagaida sestdien? Noskaņojums būs droši vien arī tāds pats kā pret šo komandu. Visi zina, kas ir SKA, Znaroks. Un tā, būs interesanti. Šovakar netikām galā ar Rietuma konferences vicelīderiem. Nākamie rindas kārtībā ir Rietuma konferences līderi Oļega Znaroka trānētie Sanktpēterburgas SKA spēlētāji, kuri uz Rīgu būs atbraukuši pēc 4 zaudējumu sērijas. Sagaidīsim līderus Rīgā un parādīsim, kā jūt līdzi mūsējiem Arēnā Rīga.